Tad pirmais, par ko mēs runāsim, tad pēdējie grozījumi uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, un kas tad visticamākais stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tad ar šiem te vakardien pieņemtiem likuma grozījumiem tiek noteikta ikgadējā uzņēmuma ienākuma nodokļa piemaksa tad šiem pakalpojumu sniedzējiem, un atšķirībā no vispār no uzņēmuma ienākuma nodokļa, kā mēs līdz šim jau tad sākot 18. gada 1. janvāri bijām pieraduši piemērot, tad mēs zinām, ka visu laiku bija taksācijas periods bija mēnesis, bet šajā gadījumā tad attiecībā uz šo piemaksu tad taksācijas periods būs gads. Tad nesamaksā šo te nodokli, viņam paliek brīvie līdzekļi, lai tad veiktu papildus ieguldījumus aktīvos, un arī tie, kas, teiksim, maksā nodokli, tad sadalot dividendes, tad šī gada plāns tad ir, teiksim, par 10 mēnešiem bija izpildīts vairāk par, man liekas, vairāk par 40% bija pārpildīts plāns.